Labdien, mūsu sarunas partneri šodien ir Bilevičs kungs no Zaļās partijas, Kirsteņa kungs no Nacionālās apvienības, Elētas kundze no Vienotības. Labdien! Un Amerika kungs no Saskaņas centrs Gods kalpot Latviju. Rīgai. Gods kalpot Latviju, nevis gods kalpot Rīgai. Šajā gadījumā mums kā riteņbraucējs, protams, pirmais jautājums, kas interesē, ir, kā paši deputāti kandidāti sarakstu līderi pārvietojās ikdienā Rīgā. Treneris atbrauc uz studiju ar velospēdu. Kā jūs atbraucāt uz šejienu un cik bieži jūs braucat ar velospēdu ikdienā vai tikai brīvdienās? Bilevičs kungs, sāksim ar jums. Es braucu ar vieglu automašīnu. Es neesmu Rīgā nekad pārvietojies ar velospēdu. Tas ir saistīts ļoti lielā mērā ar to, ka mana darba forma ir uzvalks un gaišs krekls un kaklasaite. Es nevaru ierasties uz biznesa tikšanos sakarses. Tajā pašā laikā es varu stādīties priekšā, ja pilsētā attīstās velo infrastruktūra, ka es varētu pārvietoties ar visu savu uzvalku un kaklasaiti, ar velosipēdu, kas ir ar elektropiedziņu, un savukārt braucot no darba mājās, es varētu mīt pedāļus pats un pēc tam ieiet dušā. Paldies, Kirsteņa kungs. Jā, es pārsvarā braucu sestdienās, svētdienās ar divriteni un izmēģinājis esmu centrs Berģi šo te maršrutu 2 reizes ar riteni. Tā kā man ir 3 dēli un 8 mazbērni, tad es savācu arī no viņiem. Viņi regulāri, viņi pārvietojas tikai ar riteni. Jā. Es pārsvarā sestdienās, svētdienās. Paldies, Elētas kundze. Es esmu Rīgā kājām gājējs vai sabiedriskā transporta lietotājs, taču un ar riteni es braucu ārpus Rīgas. Taču es katreiz uztraucos, kad mans dēls kaut kur dodas ar riteni, jo es domāju, ka šajā brīdī tā velobraucēju situācija Rīgā ir sasniegusi zinām krīzes līmeni, un mums ir jāmeklē jaunu līdzsvaru. Amerikungs. Tā kā šodien darba diena, tad vēl pēc šī pasākuma arī vēl tālāk vēl ir jādodas, tad es esmu atbraucis ar vieglu automašīnu. Te pašā laikā es esmu gan Rīgā, gan arī ārpus Rīgas braucis ar velosipēdu un arī atklājot velo sezonu 1. maijā šogad mēs iemēģinājām gan šos velo celiņus, arī pēc tam es esmu braucis praktiski pa gandrīz visiem velo celiņiem izbraucis Rīgā, kas mums ir pieejami. Principā jūsu atbildes demonstrē to, ka kaut kāda izpratne par velobraukšanu Rīgā jums noteikti ir. Līdz ar to jautājums, ko jūsu partija ievēlēšanas gadījumā piedāvās uzlabot velobraukšanas situācijā Rīgā? Nosauciet lūdzu kādas 3 galvenās lietas, Bilevičs kungs. Tātad ir jātīsta velo infrastruktūra, ir ar ļoti ātros tempos ir jāiekārto velo joslas, ir velo novietnes jāiekārto un jāgādā par to, lai velosipēdi ir drošībā, bet visu pirms ir jāgādā par pašu velobraucēju drošību. Precizējiet, lūdzu, kā jāgādā par velobraucēju drošību? Tas nozīmē, ka tai infrastruktūrai ir jābūt tādai, lai tas braucējs ar velosipēdu, lai viņš ir drošībā, lai viņš ir pasargāts no autotransporta. Un ir jābūt drošām iespējām šķērsot krustojumus. Un mums jau šobrīd tā situācija ir tāda, ka ļoti bieži velosipēdi brauc pa to vietu, pa kurien ir gājēji. Tajā pašā laikā mums ielas ir pietiekoši platas, lai varētu iekārtot velojoslas, bet šī gadījumā ir ļoti jāgādā par velobraucēju drošību. Paldies, Kirsteņa kungs. Jā, maksimālā programma, protams, ka mēs apmēram reizi 10 atpaliekam no lielām pilsētām apkārt Baltijas jūrai, bet minimums, ar ko būtu jāsāk kaut vai būt ar trotuāru apmalēm, kuras daudzās vietās ir paaugst un vienkārši nomainot divus bruģakmeņus speciālus, lai slīpi var uzbraukt. Tas ir pirmais. Otrais ir Vecrīga, kur visas restas un stabi ir bieži vien apkarināti ar pieslēgtiem divriteņiem. Vecrīgā nevajadzētu laist divritiņus? Nē, vajadzētu vairāk ierīkot, teiksim, tieši tādas stāvvietas, kur var pieslēgt riteni, jā, pieslēgt tikai pie rāmja, piemēram, normāli pieslēgt, kā jūs paši mājaslapā tas ir uzzīmēts.
lai neapkarina, teiksim, visas iespējamās vietas. Un, protams, ka pie daudzām sabiedriskām ēkām vajadzētu vairāk izvietot, vai ne? Nākošais etaps ir tukšs trotuāri mums ir. Uz kā rēķina varētu uztaisīt ļoti labus, ar speciālu flīzēm noklājot, nevis vienkārši ar asfaltu atzīmēt šo krāsu, kas Rīga ir nodilus, bet ieklājot speciāli klājumu krāsēm, lai nebūtu, teiksim, gājējiem jāmīcās kopā riteņbraucējiem. Paldies, Ielēts kungs. Jā, mūsu prioritāte ir velo joslu tīkls visā Rīgas vēsturiskajā centrā, kas šobrīd ir lielākā problēma. Otrs – drošas velo novietnes. Trešais – izmaiņas un vispārējais sabiedrības vienošanās Rīgas sabiedrības par to, kā mēs dalām dzīves telpu, jo velobraucēji ir ekonomiski, ekoloģiski izdevīgi, veselības nozīmē izdevīgi, un tas ir signāls katram par to, ka Rīga ir dinamiska jauna cilvēku pilsēta, kas nozīmē uzdevums visiem atsevišķiem soļiem ir nevis ejot pakaļ risināt tās problēmas, kuras jau ir radušās, bet tiešām vienreiz pa visām reizēm nodefinēt, ka Rīgā prioritāte ir kājām gājējs, velobraucējs un sabiedriskais transports. Bet sakiet, lūdzu, jūs minējāt, ka panākt to izpratni par kopējo sabiedrisko telpu, kur visiem tagad saprot, ka kopā ir jāstīvo, bet kā jūs reāli to domājat darīt? Es atceros vēl to laiku 90. gados, kad autobraucēji uzskatīja, ka gājēji nav jālaiž pa pārējām, viņi vienkārši brauc virsū. Un man liekas, ka tas bija Daugavmalā, kur vienkārši policisti regulāri stāvēja, un autobraucēji pamazām iemācījās, kad ir tomēr citi noteikumi. Plus, protams, arī sabiedriskās kampaņas, kaut vai šīs te zilās zīmes, kas tagad ir pēkšņi tā uz ātru roku uzzīmētas pilsētā, ne čiku, ne grabu, tam nav nekāda jēga. Amerikungs? Pirmkārt, turpinām veloceliņu izbūvi, tātad 3 virzieni. Pirmais ir no Vecmilgrāvja uz Vecāķiem līdz Pludmales ielai, 4,5 km. Otrs virziens ir centrs Dārziņi. Trešais zaļais veloceliņš šogad pabeigt uz Mārupas pusi. Projektējam veloceliņu no Imantas uz Bolderāju. Un vēl tas ir pirmais. Otrs punkts ir tiešām ļoti būtiski ir bez šiem veloceliņiem radīt kopējo rekomendējošo velo joslu izbūvi, jeb uzkrāsošanu, bet šeit ir jāpanāk vienošanos ar CSDD, lai vai nu dzelteno vai balto vai sarkano krāsu atļaut lietot. Trešais velo novietnes, tas, kas šodien notiek ar Rīgas satiksmi, ko viņas izvieto 18 pagājušo gadu, šogad plānots vēl 14. Tas, kur var rāmu riktīgi pieslēgt, tas nevis tikai tos šķīvu žāvētājus. Otrs, pie skolām atsevišķa programma velo novietnes pie visām skolām. Tā ir atsevišķa domas programma, kas šogad tiek taisīta vaļā. Es domāju, ka lielā mērā tie būtu tie pirmie soļi, kas būtu jādara. Bet sakiet, vai jūs negrasāties tomēr velosipēdus arī ievest iekšā vēsturiskajā centrā Vecrīgā? Jūs minējāt par perifēriju. Nē, es domāju, ka no centra šodien ir veloceliņš tātad uz Mežaparku. Tātad no centra būs veloceliņš uz Dārziņiem. Tagad tiks izbūvēts arī mums Daugavai būvē spīķa rekonstrukcijas ietveros, lai no centra varētu startēt uz Dārziņiem. Tātad veloceliņa infrastruktūra kā tāda būtu no centra visa jānovirza. Arī, kungs, atviens pārtraukšu, tomēr centrs, ko jūs minat, ir viss notaļ nosacīts centrs. Tas absolūti nav Vecrīga. Ar kuru centru jūs domājat? Vēsturisko? Es domāju, vēsturisko centru skatā Vecrīgu. Šajā gadījumā Vecrīgā ir bruģis. Ja mēs skatāmies no šī transporta, kā mēs varam izbraukt katru šo ielu, tad kaut kur jau ir šī starta līnija. Uz Mežaparka ir no Basteikala. Paldies par šīm atbildēm. Tagad paklausīsimies muziku. Esam atpakaļ studijā. Tagad jautājumu katram individuālajam kandidātam. Sakiet, Belevičs kungs, jūs minējāt kādā intervijā, ka būtiski samazināsiet domas autoparku, domas darbiniekiem tiks izsniegts caurlaides automašīnas noveidošanai Vecrīgā, bet gan atļauj darba nolūkos izmantot Rīgas satiksmes elektrovelosipēdus. Sakiet, vai ir paredzēts šāds tiešām Rīgas satiksmes iepirkums par elektrovelosipēdiem? Kas tas vispār ir?
Neiet runa par to, ka Rīgā to velobraucējiem nepieciešamo infrastruktūru varētu attīstīt daudz lielākā ātrumā, ja Rīgas domes amatpersonas pašas pārsēstos uz velosipēdiem. Tad viņas saredzētu visas tās problēmas, kas saistītas ar drošību, ar ērtību, ar ātrumu, ar visām lietām, kas velobraucējiem ir svarīgi. Bet pirms tam diskusijā mēs pieminējām, ka velosipēds tas arī ir labi veselībai. Kardioefektu elektrovelosipēds es neesmu pārliecināta, vai tādu rada, vai tomēr nebūtu labāk parastie velosipēdi? Es jau minēju, ka, ja ir elektrovelosipēds, ar viņu jau var arī mīties, bet ir iespēja arī braukt ar elektropiedziņu. Tā ir atkal izvēles lieta. Un ir absolūti skaidrs, ka Rīgas domes amatpersonām vajadzētu rādīt piemēru. Un ja mums piemīt šī vēlme padarīt Rīgu ērtāku velobraucējiem, un mūsu partija piemīt, mums ir speciāla velotransporta attīstības programma. Katrs to var atrast Zaļās partijas mājaslapā. Tas tikai liecina par to, ka mums šie nolūki piemīt, viņi ir ļoti nopietni, un ļoti daudzas lietas, kas Rīgā ir iekārtotas un tiek plānotas, viņas taisni ir pateicoties zaļo aktivitātēm. Paldies! Mēs ļoti rūpīgi arī gatavojamies raidījumam, lasījām partiju programmas. Nacionālās apvienības programmā ir teikts, ka katrā Rīgas apkaimē būs sakārtotas vietas, atpūtas vietas ģimenēm, peldvietas, rotaļu un sporta laukumu, suņu pastaigvietas vietas un veloceliņi. Kāpēc netiek runāts par veloceliņiem centrā, velo infrastruktūra centrā, bet apkaimēs? Jo mēs Purciemā Pļauniekos droši vien nejūtam problēmas pārvietoties ar velospēdu. Ļoti vienkārši, tāpēc, ka pilsētas centrā nav vajadzīgi atsevišķi veloceliņi kā maršruti, jo mēs uzskatām, ka pa katru ielu ir jādod iespēju pārvietoties ar divritēm, neatkarīgi, nevis tikai, teiksim, par šiem, kā tagad ir tie maršruti, kas ir vai uz Mežu parku, vai uz tiem pašiem Verģiem, bet, piemēram, cilvēks, kas dzīvo vai no Elzabetes ielas, vai Dzirnavu ielas, vai Stabi ielas, vai Bruņnieku ielas, viņam ir tādas pašas tiesības, nemeklējot kaut kādu speciālu veloceliņu, izējot ārā, viņam ir jābūt visam iespējam normāli aizbraukt līdz, teiksim, centrālajai daļā, tāpēc, ka centrā vispār ir jāpārvietojas pārsvaru divriteņu, un līdz ar to visām ielām ir jābūt tādām, par kurām bez problēma var pārvietoties ar velospēdiem. Un vēl viena piezīme par elektromu. Pašreiz pasaulē, un sevišķi Vācija, mums ir ļoti labs piemērs. Vācijas pilsētās elektrisko divriteņu skaits pieaug straujāk nekā parasto, tāpēc, ka vecie cilvēki sāk iegādāties, un tas ir ļoti vienkārši. Aizbrauc kaut kur 10 km līdz kādam ezeram, braucot atpakaļ, viņš ir nokusis, un tas viņam palīdz atbraukt atpakaļ, teiksim, tā kā arī šiem elektroriteņu lādēšanas ierīces kopā ar visu pilsētas transporta infrastruktūru ir jārisina kopā, bet centrā visām ielām ir jābūt iespēja braukt ar divriteņiem, visas ielas. Jūs minējāt to, ka panāksiet, ka pa ielām normāli var arī centrā braukt ar velospēdiem. Kur jūs liksiet tās mašīnas, kas atrodas autostāvvietās, kas ir tieši uz ielām? Ļoti labs jautājums, es uzreiz jums atbildēšu. Piemēram, ja jūs ejiet kaut vai visu tādā, pēc darba, kaut vai pēc 5 un paskatīsieties, piemēram, Rāņu bulvārs, viens piemērs, tur uz trotuāru virzienā, piemēram, kaut kur no Brīvības pieminekļa uz Valdemāra ielu, labi, ja jūs tur 2 cilvēkus ieraudzīsiet, Pusi ielas var mierīgi pārbūvēt un uztaisīt par velospēdu celiņiem. Bet jūs pieminētā Dzirnavu iela, tur absolūti nav tāda situācija. Dzirnavu iela, es piekrītu, ir atsevišķi ielas, kas varbūt Dzirnavu iela, tur ir cits jautājums, bet redziet atkal, ja mums doma ir opozīcija valdībai, un viņi nevar uzbūvēt Ziemeļu tiltu, kas atrisina, piemēram, 50% no transporta problēmām Rīgas centrā un noņem šo automobiļu skaitu, kāpēc nevar atrisināt? Tāpēc, ka manā izpratnē tas ir jārisina varbūt kopā ar Rail Baltica vai par kaut kādu Eiropas Savienības naudu. Es gribu pateikt, ja mašīnas brauc 15 km, lai tiktu pāri Vānu tiltam, mēs nekad neatrisināsim šo transporta plūsmas problēmu centrā, un tas ir saistīts arī ar to, ka mums neatbrīvojas vieta velospēdistiem. Laikam tā problēma, ka tas mašīnas ir tendēts sabraukt centrā un tur arī palikt kādu laiku. Ko var atrisināt? Kompleksi, teiksim, gan ar nodokļu politiku, ja mums būtu tāda politika elektroautomobīļi, varētu Vecrīgā stāvēt pa velti vai iebraukt maz, varbūt mums būtu Oslo politika, mums būtu mazas mašīnītes un tukšas ielas šeit. Tas ir
Elers kundze, jūs pieminējāt, ka jūs atbalstītu velo joslu izveidu pilsētas centra ielās, un tas ir tiešām ļoti labi. Tā problēma ir, ka ceļu satiksmes noteikumos velo joslas nav paredzēts tāds marķējums, un līdz ar to Rīgas doma šobrīd lāpās ar rekomendējošajām, kas diezgan neviennozīmīgi tiek uztverts. Sakiet, vai jūsu partija ir rosinājusi, vai jūs pati kā premjerpadomniece grozīt ceļu satiksmes noteikumus, ieviest velo joslu marķējumu, lai mēs pilsētā beidzot varētu tās velo joslas redzēt? Rīgas domē ir iesniegti jau eksperimentāls priekšlikums ievies šādas joslas Lāčplēša, Dzirnavu un Elizabetes ielā. Bet ceļzīmes nav tādas. Šajās priekšlikumos arī ir uzskaitīti visi tie noteikumi, kas ir jāmaina. Es tomēr nepiekrītu uzskatam, ka valdībai būtu jāatrisina pilnīgi visas Rīgas problēmas. Tad jau mums nevajadzētu Rīgas pašvaldību. Tas, ka Rīgas pašvaldība arī pēc atkārtotiem priekšlikumiem, tā skaitā arī vienotības Rīgas domas frakcijas satiksmes departamentā bija diskusija par šīm velo joslām, nav atradusi iespēju griezties pie satiksmes ministrijas un šo problēmu risināt, ir tomēr Rīgas domas pašreizējās vadības attieksme. Pareizi atzīmēja Kirsteina kungs, ja Rīgas doma sev pretnostat valdībai, nevis domā, kā sadarboties, tas nāk par sliktu rīdziniekiem, un šis viens konkrēts piemērs. Es vēl gribēju piebilst par velo joslām. Velo joslas maksā 10 līdz 22 reizes, ir šis aprēķins Rīgas domē, lētāk nekā šo maģistrālo lielo velo celiņu būvēšanu. Protams, ir vajadzīgs savienot priekšpilsētas ar šiem lielajiem ceļiem, taču tas nekādā veidā nerisina reālās velobraucēju problēmas, kuras ir jārisina ar šīm joslām. Jo, saprotiet, tas mērķis ir nevis risināt velobraucēju problēmas šobrīd, bet gan būvēt dārgus ceļus. Pēc 20 gadiem tādā veidā varbūt kaut ko atrisinās. Jā, bet mēs aizskājām no tēmas. Tātad jūs faktiski uzskatāt, ka šobrīd ir iespējams tiesiskā veidā, juridiski ir iespējams marķēt velo joslas? Šobrīd ir jārosās Rīgas domas vadībai. Ir iespējams marķēt? Nē, nav. Ir jāmaina gan ministra kabineta noteikumi, ceļu satiksmes noteikumi. Attiecīgi jāmaina arī būvniecības noteikumi. Standartos ir iekļauts. Jā. Bet sakiet, jūs esat gatavi inicēt valdībā, jūs esat valdībā, Amerikungs nav valdība, jūs esat gatavi inicēt valdībā šos grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, ja jūs gaidīsiet, Vienotības frakcija šos noteikumus ir diskutējusi un lūgusi mainīt Rīgas domē. Bet Rīgas domē velobraucējs, es atvainojos, šī te pašreizējā krīze, ko es nosaucu par krīzi, ir Rīgas problēma, priekš kām ir Rīgas pašvaldība. Protams, ņemot vērā, ka mums būs ļoti laba sadarbība ar valdību, mēs šos jautājumus varēsim atrisināt pietiekami ātri, bet vajag gribu. Es gan domāju, ka tā ne tikai Rīgas, tā ir Liepājas, Ventspils, Valmieras, Daugavpils problēma Liepājā, arī. starp citu, šādi te velo joslas jau ir. Paldies. Tev bija jautājums? Jā, man ir Amerikungam jautājums. Pastāstiet, lūdzu, kā jums šķiet, ko drošas konstrukcijas velostatīvs atšķiras no nedroša? Drošs statīvs ir tas, ko var pieslēgt. To, ko pirmkārt uzstāda šobrīd Rīgas satiksme. Tie ir velostatīvi, kuros var pieslēgt visu velosipēdu rāmu vai abas riteņus. Jā, mēs domājam šodien par tiem, kas ir pie veikaliem dažiem, un pie tam mēs šādus velostatīvus šodien ļoti rekomendējam un patreiz gadā piešķiram balvas tiem privātiem uzņēmējiem, kas šādu drošus statīvus liek. Bet, ja ir parastie statīvi, kur var tikai priekšā riteni iebraukt, viņus velobraucēji sauc par tiem trauku žāvētājiem. Un tas ir ļoti liels risks, pirmkārt, ka viņi var nozagt un viņš nav tik ērts. Bet pastāstiet, kā tas nākas, ka šāds te trauku žāvētājs ir uzstādīts pie tikko kā renovētās Ziemeļblāzmas, kur tomēr tika ieguldīti ļoti nopietni līdzekļi, viss ir ļoti skaisti izremontēts, bet atbrauc velosipēdists un saprot to, ka viņam ir jāmēģina to savu velosipēdu pieķibināt kaut kur pagadās, tāpēc, ka statīvs vienkārši nefunkcionē. Jā, mēs nofiksējām šo lietu, un šogad tas tiks nomainīts. Tas, ka Skalbāra kungs, kurš ir Ziemeļblāzmas projekta autors, viņš varbūt vairāk nelieto velosipēdu, tāpēc viņš viņu radīs
tādu projektu, kurš paredz vienkāršāko pašu variantu, varbūt lai ekonomējot līdzekļus. Skaidrs, ka šais apstākļos visdrošākie un pareizākie Rīgas satiksmes veloturētāji. Bet tādā gadījumā vai nebūtu pareizi mainīt kādas normatīvos aktus vai kaut kādas būvniecības normatīvas, kas vienkārši nosaka to, kādiem ir jābūt Rīgā šiem velostatīviem? Rīgā tagad arī pie skolām visām tiek uzstādīti tie velostatīvi, kurus veido Rīgas satiksme. Tas ir vēlreiz atkārt, kur var pieslēgt rāmu vai arī abas riteņus. Paldies, tagad kāda mūzikas pauzīte. Sveicināti atpakaļ studijā. Varbūt jūs pamanījāt, ka 1. maijā Rīgā notika 2 lieli velo pasākumi. Viens bija oficiālā velo parāda, ko organizēja Rīgas doma, otrs bija nesankcionētais velosipēdistu pašu pasākums kritiskā masa. Lūdzu, pastāstiet savu viedokli, ko jūs domājat par kritisko masu, Belevičs kungs? Kritiskā masā, ja es pareizi saprotu, tas ir tāds protesta brauciens, un tas protesta brauciens ar katru gadu pieņemās spēkā. Un es domāju, ka Rīgas domai uz to vajadzētu kaut kādā veidā rēģēt ne tikai ar citu braucienu, kurā viņi paši brauca, bet arī ar konkrētām lietām. Un, faktiski Rīgas domas attieksme ir tā, kas nosaka to, ka mums tā velo infrastruktūra tik neattīstīta. Ja jūs būsiet pilsētas mērs, kā jūs reaģēsiet uz kritisko masu? Tātad es izdarīšu sekojošā veidā. Tātad, ja šobrīd Rīgas domas satiksmes departamentā tikai viena persona nodarbojas ar velo jautājumiem un velo infrastruktūras jautājumiem, tad man būs vismaz 3 šīs personas. Un reizē ar velo infrastruktūras attīstību tas protesta brauciens, viņš noplaks, manuprāt, un noteikti, ko vajadzētu darīt jau šobrīd, vajadzētu šiem cilvēkiem, kas brauc šī velo brauciena priekšgalā, pajautāt, kas tad ir tas, pret ko viņi protestē, un vajadzētu to noformulēt kā konkrētu rakstisku dokumentu Rīgas domai. Ja nevēlos rakstisks dokuments Rīgas domē tiek iesniegts. Kirsteina kungs, jūsu viedoklis par kritisko masu? Jā, kā jau es teicu, ja tiktu realizēts pakāpeniski tas, ko mēs uzskatām un apmēram mēs domājam, kādas reizes 10 mums ir tā atpalīdzība no šiem lielām pilsētām apkārt Baltijas jūrai, Kopenhāgenu vai Stokholma. Tad arī nekādas kritiskās masas nevajadzētu. Nebūtu jābrauc pa trotāriem cilvēkiem virs un jābaida pensionāri. Jā. Tā kā to soli pa solim mums ir jāatrisina kurā gadījumā. Minējāt, ka jūsu dēli, mazbērni arī brauc velosipēdiem. Kurā no šiem braucieniem brauc viņi veloparādā vai kritiskajā masā? Viņi nebrauc, tāpēc, ka viņi braukā, mums ir vasaras māja, tas ir 25 km ārpusē Rīgas. Jā. Teiksim, pa ziemu mēs dzīvojam Rīgā centrā, tepat Dzirnava ielā, un pa vasaru viņi braukā pa mežu ar kalnu riteni, viņam nevajag šo problēmu. Man draugi piedalījās kritiskajā masā, un šī ir kustība, kas gadu no gada ir norādījusi, ka Rīgā ir ļoti nopietna problēma. Mašīnu dominanti Rīgā nemazināsies, ja mašīnām vēl joprojām pastāvēs visas ērtības. Jūs iepriekš jautājāt, piemēram, par Dzirnavu ielu. Mēs zinām, ka Dzirnavu ielā mašīnas stāv slīpi. Priekšlikums, par kuru es runāju, kas ir iesniegts Rīgas domē, paredz, ka tās bišķiņi pierulējās. Paralēli ietvē, ja? Un tādējādi atrod vietu velobraucējiem. Mūsu priekšlikums, turpinot pa kritisko masu, ir kā Briselē. Viena diena, kad Rīgā var pārvietoties tikai ar kājām vai ar velosipēdiem. Tas ir šo kritisko masu nevis domāt, kā noplacināt, bet viņu audzēt un radīt citas attiecības Rīgas dzīves telpā. Un mašīnām loģiski būs jāsarūmējas, kamēr mašīnām būs ērti, viņas plūdīs uz centru. Kad vairs nebūs ērti, viņas neplūdīs uz centru. Tā jūs sakāt tagad, plenī brīdī, ja jūs kļūsiet par Rīgas mēru un joprojām notiks kritiskā masa, kāds tad būs jūsu viedoklis? Neskatoties uz infrastruktūras uzlabojumu. Es jau teicu, tad, kad es būšu Rīgas mērs, tad būs diena Rīgā, kā Briselē, kad varēs pārvietoties tikai ar kājām vai tikai ar velosipēdiem. Tad principā sanāk, ka jūs apvienosiet oficiālo parādu ar kritisko masu. Jā, bet es domāju, ka tā kritiskā masa arī turpmāk varētu būt ļoti noderīga, jo es esmu pārliecināta, ka ir jābūt tiem līderiem, kas vienmēr norāda uz tām problēmām, kas vēl nav atrisinātas, jo rīcībai ir jāseko velobraucējiem, naudai ir jāseko velobraucējiem. Viņi ir pareizākie aģenti,
kas dod informāciju par to, kas ir vajadzīgs, jārisina vai ir nepietiekami. Amrikungs, jūs esat oficiāla amatpersona Rīgas domē, kura spiest rēķināties. Es tikai sākšu to, ka es domāju, ka Elerts kundze nebūs Rīgas mērs. Bet tā nav mūsu šīdienas raidījuma tēma. Bet, ja mēs runājam par konkrēto jautājumu, tad jāsaka tā, ka ceļu satiksmes noteikumi ir visiem obligāti. Gan kājām gājējiem, gan velosipēdistiem, gan autobraucējiem. Un tas, ka maija 1. datumā tiek atklāta velosezona, un tā tiek darīta kopā ar valsts ceļu policiju, kur piedalās arī valsts ceļu policijas pārstāvji, sabiedriskas organizācijas. Tā ir tāda svētku, kurā sakam, jā, velosezona ir atklāta. Es domāju, ka ir iespēja arī daudzām sabiedriskām organizācijām arī paust savu viedokli, jo pagājušo gadu 7% bija apmēram satiksmes dalībnieki vēl ar velosipēdiem, ja mēs skatāmies no visiem satiksmes dalībniekiem Rīgā. Visticamāk, šogad šis procents pieaugs, un ar to ir jārēķinās, ka ceļu satiksmes noteikumi, tātad, kur tiešām pārvietojoties ar velosipēdu ne tikai pa veloceliņiem, bet arī pa visām citām ielām. Tātad šie noteikumi ir saistoši, un, ievērojot tos, tātad ir jāsadzīvo šodien gan kājām gājējiem, gan arī velo, gan arī autobraucējiem. Ir organizācijas, kuras šo prezentē savu viedokli, ka nākotne ir velo. Tas ir viņu viedoklis, viss cieņa. Bet tomēr par to kritisko masu. Kritiskā masa tradicionāli notikusi ir 1. maijā. Pēdējos gadus arī Rīgas domas oficiālā veloparāda notiek 1. maijā. Kāpēc tomēr šis datums nevis 4. maijs, kas arī ir svētdiena brīvdiena? Man ir grūti pateikt, jo es piedalījies esmu pēdējos 3 gadus šajā 1. maija pasākumā. Viņš nav tiešā veidā organizēts no Rīgas domas. Tas ir vēlreiz atkārtoši valsts ceļu policijas kopīgi šī tāda sezonas atklāšana, jo es vēlreiz gribu uzsvērt, ka būtiskākais ir šī ceļu satiksmes drošība visiem. Jo, piemēram, velobraucējiem braucot par tādu ceļu satiksmi, par to, kur ir sabiedriskais transports, piemēram, autobusa vai trolejbusa sanskatu spoguls atrodas tieši tajā pašā augstumā, kur velosipēdists galva, piemēram, ja, ka viņš brauc pa šo joslu. Teiksim, šis savstarpējā cieņa, šī uzmanība ir lielā mērā ļoti būtiska, lai arī mēs to visu varētu viens otru cienīt. Es skatos, ka tas ir jautājums, kas izraisīs tādas emocijas. Es gribu pavisam īsu repliku šīs lietas sakarā. 1. maijā Amerika kungs un Ušako kungs pabrauca garām Arkādijas parkam, kurā mēs tobrīd takojām. Un es redzēju, ka jums abiem diviem galvā ir ķiveres. Faktiski, manuprāt, tas ir signāls tikai velobraucējiem, ka Rīgā braukt velosipēdu nav droši. Par ķiverēm runājot, es gribu teikt, pēc ceļu noteikumiem visiem tātad ķiveri ir rekomendējoši obligāti ķiveri, ko paredz noteikumi, Vilēģu kungs, ir bērniem no 7 līdz 12 gadi, ja tos noteikumus mēs skatāmies. Es to uztveru kā signālu, ka jums ķiveri, faktiski... Jūs ziniet, Vilēģu kungs, ja jūs tādā veidā teikt, tad arī vēl kāds gadus 7, 8 apakaļ, kad kalnslēpotāji viena daļa braukā ar vilnas cepurītēm. Šodien lielākā daļa kalnslēpotāji lieto ķivers. Ja? Un ķiveri tā ir vēl viena papildus drošība, ja kas notiek, jo galva laikam ir pats svarīgākā ķermeņa daļa. No Amerikas kunga teiktā mēs varam secināt, ka arī nākamos 4 gadus nekas nemainīsies, jo, lūk, sabiedriskais transports brauc ar spogulīšiem. Tas nozīmē, ka nebūs Brīvības ielā velobraucēju joslas. Tas nozīmē, ka nebūs velobraucēju joslas ielās, kur iet, piemēram, tramvajs un kur tās var ierīkot, kas nozīmē, nekas nemainīsies šajā līdzsvarā. Un vēl joprojām Rīgas ielās dominēs autobraucēji, vēl joprojām tiks dalīti pareizie un nepareizie riteņbraucēji, un kritiskā masa, es saprotu, ir pilnīgi nepareizie, kas nozīmē, Rīgas domes pašreizējai varai nav attīstības vīzijas par to, kādai ir jābūt dinamiskai, modernai, kompaktai, iedzīvotājiem ērtai pilsētai. Un tas arī ir varbūt viens labs iemesls, kāpēc mainīt šo pašreizējo Rīgas domu. Es tikai piebildīšu, ka kārtējo reizi Elerts kundze neko nav sapratusi par to, ko mēs runājam. Diemžēl. Labi, paldies. Tagad varbūt mūzikas pauzīt, lai nomierinātu emocijas.
2015. gadā Latvija būs Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts, kas nozīmē, ka Rīga tiks arvien vairāk noslogota, transporta artērijas būs vēl vairāk noslogotas. Un jūs prognozes, vai Rīga pēc 2 gadiem būs gatava pārsēsties uz velosipēdiem, lai nokļūtu no mājām uz darbu, no darbu uz mājām, visur citur? Mana prognoze ir tāda, ka, ja gadījumā rīzniekiem nelēmīsies tā, ka saglabāsies iepriekšējā domas vadība, tad nekas nemainīsies. Labi, jūs sakat domas vadībai? Jā, mums programmā ir ierakstīts vispār centrā mašīnas neielaist, jo tā park and ride, labi, stāvi un brauc sistēma, jā, kas ir jāizveido, tā kā tas ir ļoti reāli iespējams. Uz 2015. gadu varētu būt tiešām situācija, ka pilsētas centrā vispār mums nav automašīna, jā. Labi, ka mēs nevadām autoraidījumu, tie būtu visi sašutumā, bet riteņbraucējiem tas noteikti patīk. Nē, bet es tomēr domāju, ka autobraucējs ir viens potenciālais riteņbraucējs. Ja autobraucējam paliek ar vien grūtāk un grūtāk ar to savu pietiekami iespaidīgā izmēra mašīnu pārvietoties Rīgā, un ja viņš redz, ka Rīgā tiešām ir ērti un ātri pārvietoties ar riteni, ir kur šo velosipēdu atstāt, ļoti daudzi autobraucēji kļūst par velobraucējiem. Un tas, ko mēs šeit sakām, gan Nacionāla, gan Zaļā partija, ir, ka pilsētas domei tas ir jāveicina. Nevis tikai jābūvē veloceliņi par 100 līdz 140 latiem par kilometru. 1 kilometrs par metru. 1 metrs joslas maksā 22,9 reizes lētāk. Jūs runājat par to, kas notiek šobrīd. Es runāju par to, ka nav politisks. 15. gads ir nopietns atskaites punkts, kurā būs Gaismas pils kļūst par galveno prezidentūras centru, un principā liela daļa satiksmes infrastruktūras viņa nebūs pārveidota. Progresīva politika laikā līdz Rīgas domas progresīva, nevis regresīva politika, reaģējoša politika, bet progresīva politika panāks to, ka jau līdz tam laikam Rīgā samazināsies automašīnu skaits, būs iezīmēts nevairs tikai eksperimentālās, bet jau vairākas ielas ar šīm te joslām un ar riteni pārvietoties. Un tieši tāpēc, ka būs tie brīnišķīgie sastrēgumi 15. gadā, tas būs tāds labs brīdis, kad ļoti daudz autobraucēji teiks, nē, vienreiz tas laiks ir pienācis, es pārsēžos. Amerika kungs, jūsu viedoklis par to, kas notiks 15. gadā? Es domāju, ka 15. gadā tiešām būs Rīgā daudz satiksmes ierobežojumu, kas kā prioritāti izvirzīs sabiedrisko transportu, kur šodien jau var velosipēdu vadāt arī pa brīvu. Bet ar to būs jārēķinās. Es domāju, ka ja pie tās mūsu bibliotēkas lielās būs jau visa infrastruktūra nodota, tur vismaz kādiem 300 velo novietnēm būtu jābūt. Jo ar to būtu jāizdomā, es tagad negribu uzdot jautājumu, vai tur kāda vismaz ir paredzēta. Bet tas īstenībā būtu laikam viens priekšnosacījums tam. Es teiktu, ka pa šo laiku arī pie visām sabiedriskajām būvēm un iestādēm šo velo noviņu skaits dubultosies. Tas īstenībā būs alternatīvs variants. Jā, rēķinies, vai nu tas ir sabiedriskais transports, vai tas ir šajā gadījumā velosipēds. Rēķinamies arī to, ka ziemas laikā mums tie laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir. Tad šo velobraucēju skaits ir salīdzinoši mazāks, bet šis 6 mēneši aptuveni no maija līdz novembrim, tas ir laiks, kad velo noteikti kļūs arvien populārāks. Jā, Kašēnkungs. Viena piezīme, nemānīsim sevi, maģistrālais transports, šī problēma netiks atrisināta un uz Pārdaugavu aizbraukt nevarēs. Tas tieši ir mans nākamais jautājums visu partiju pārstāvjiem. Viss ļoti skaisti, kad būsim progresīvi, visu attīstīsim, bet tomēr jāapzinās, Daugava ir labais krasts, Daugava ir kreisais krasts, ar velosipēdu šķērsot, gandrīz jebkuru no tiltiem ir zināmas neērtības, pie viena tilta lielāks, viens mazāks. Kāda ir jūsu plāna tieši attiecībā uz Daugavas šķērsošanu velosipēdu? Es domāju, ka tā Daugavas šķērsošana ir viena no vislielākajām problēmām. Mums noteikti ir cilvēki, kas varētu pateikt, kā varētu pie esošās situācijas viņu tikai nedaudz uzlabot.
un es šajā jomā tiešām neesmu speciālists. Tur ir virkni problēma. Ja mēs skatāmies, piemēram, tā ceļazīme ir tāda, ka tas ir, piemēram, par Vanšu tiltu, tas ir velo un gājēju ceļiņš. Jā, tas nozīmē, ka pa turienu var braukt arī ar mopēdiem. Tur ir vesela virkni problēma. Tur ir problēmas arī un pretrunas ceļu satiksmes noteikumos ar esošo situāciju. Tā nav tik vienkārša situācija. Es tajā jomā speciālists neesmu. Mums sarakstā ir cilvēki, kas šo lietu pārzina. Mums ir 2 cilvēki slaveni velobraucēji. Mums ir Oļegs Stoļerovs, kas ir velokurjeru vadītājs, un mums ir Toms Salsbergs. Mums ir cilvēki, kas šo pateiks precīzāk un labāk. Tas arī tiešām ļoti specifisks jautājums. Es esmu pa vāju šajā jautājumā. Kirsteinkungs. Jā, tur neko nevar atrisināt. Tā ir tāpat situācija, kas, teiksim, pie VF ar to gaisa tilta, ja, kur riteņbraucēji brauc virsū cilvēkiem, bet problēma, kā es teicu, ir tā, ka pusē pilsētas nav tilta, no ziemeļa, no Vanšu tilta, un braucot no Pārdaugavas centru, piemēram, no rīta, ja jūs redzat, ka 2 joslas pāriet uz 3, kur starp automašīnām paliek labi 10 centimetri bieži viens starp spogulīšiem, un tur neko izdarīt nevar. Jā. Vienīgais, tad mākslīgi ierobežojot šo automašīnu transportu plūsmu, bet ja ideja ir normāla, neielaist transporta centrā, tad mēs jau nevaram nobloķēt maģistrālās plūsmas. Mēs nevaram nobloķēt, teiksim, no Juglas virziena aizbraukt kaut kur uz Bolderāju vai no Vecmilgrāva, teiksim, aizbraukt jā, uz Zolitūdu. Un rezultātā, kā es teicu, ja pusē pilsētas nav tilta, mēs varam te runāt riņķi un apkārt. Un vienīgā izēja, un faktiski tas ir noziegums, jā, ka nav uzcelts šis ziemeļu pārvads un šķērsojums ar šo tuneli, kas bija starp citu izprojektēts jau Māra Purgai laikā, ja nemaldos, jā, bet, tā kā viņš bija ļoti lēts un maksāja tikai 80 miljonus, nebija izdevīgi viņu būvēt. Mums gan ir uz priekšu, ko mēs darīsim. Jā, bet nav cits izējas. Viņš ir jebkurā gadījumā kopā ar Baltiku jāmēģina pa Eiropas Savienības naudu uzbūvēt. Pārējais ir tikai solījumi. Jā, mēs varam stāstīt, ka mēs prāmu palaidīsim tur no Vecmilgrāvi tur pāri uz... Prāmu vedēsim velosipēdus lieliski. Paldies, Elers kundze, lūdzu. Bet vieta nav. Ritenī vieta nebūs papildus. Tikai trotuāri. Nav ko manīt. Man liekas, attiecībā uz Vanšu tiltu ir jāsakārto tās informatīvās norādes, lai visiem būtu pilnīgi skaidrs, kur ir vieta gājējam un kur ir vieta velobraucējam. Man šķiet, ka šobrīd lielākā problēma ir tieši tiltu gali, nākot uz šejieni. Garām aiztraucās pat no iebrauktā taciņā no akmens tilta viens velobraucējs, kuram gandrīz uzbrauc mašīna. Jā, tieši tiltu gali ir lielākā problēma, kurus sakārtojot jau daļa no problēmas varētu būt atrisināta. Saprot, tur var tikai pat repītēm uznesties augšā. Salu tilta gājēja daļa, saprot, nav piemērota, lai brauktu ar velosipēdiem. Ja sakārto un atrisina šos 2 tiltus, kas tomēr ir tie centrālie, ja viss Rīgā, ja viss ceļi iet uz centru, viss cilvēku plūsmas cauri vai uz centru. Es domāju, ka tur, tā teikt, meklējot labāko līdzsvaru, visiem būs pa šauru, bet to tomēr kādu kompromisu var atrast. Amerikungs, lūdzu. Vanšu tiltam mēs plānojam jau šogad uzsākt rekonstrukciju uzbrauktuvēm un nobrauktuvēm, lai paplašinātu tās vietas, kas saistītas ar tieši velosipēdistu interesēm. Mēs domājam, bet tas ir ļoti arī no ceļu satiksmes drošības viedokļa, tātad šo rekomendējošo joslu uz Vanšu tiltu pa brauktuvu, bet tādā gadījumā ir 70 km jāņem nost tajā visā posmā, un tad jārisina jautājums par to, ka tur atgriežamies atpakaļ pie ātruma pazeminājuma. Ceļu satiksmes speciālisti arī pēta, kādas ir iespējas Saltiltam, jo pēc Saltilta remonta jebkurā gadījumā tiek paredzēts, ka tur būs velo josla. Bet tiltu vairāk, es saprotu Kirsteina kunga tādu kā arhitekta domu par to, kāpēc nav šis ziemeļšķērsojums. Ziemeļšķērsojums tas ir gan no viena Rīgas, no Juglas līdz Rīgas robežai. Tas ir ļoti liels projekts. Un es teiktu tā, ka pirmais, ko mēs spēsim realizēt, ir no Juglas līdz VF kultūras pilī šis pirmais posms, ja viņš tiešām mums izdosies realizēt jau nākošā sasaukumā.
tad es domāju, ka mēs pavirzīsimies arī uz priekšu. Jā, mums ir vagonēlis teiksim. Jā, bet tas vairāk droši vien interesē autovadītājus. Redziet, es vēl vienu lietu pateikšu. Jūs tagad, pirmkārt, mēs sev mānām, tāpat kā dziesmu svētkos. Pārdaugavā būs skolas un koru kari būs Ziemeļblāzmā. Ja? Viņi taču nebrauks ar divritiņiem, viņi vedīs kaut kādus tērpus, vedīs kaut kādus inventārus, mūzikas instrumentus. Tad viņi vai nu brauks ar autobusiem, ne jau ar divritiņiem. Otrs, tas ir tas pats ar koncertu zāli, ja, piemērs. Vai tad jūs iedomājaties, ka, piemēram, Sniegputenī vai kaut kādā vētrā tur dāmas vakara kleitās brauks ar divriteņiem pāri tiltiem, jā, lai nokļūtu, piemēram, koncertu zālē uz AB Dambi. Jā. Droši vien kāds citi brauks ar viss tas ir saistīts ar transporta jautājumiem un viss ir saistīts ar auto piebraukšanu, kurā gadījumā. Jā. Paldies. Paklausīsimies mūziku. Džēna, mums pēdējais jautājums ir mūsu dalībniekiem. Jā, lūdzu, katrs nosauciet ātri 3 lietas, ko jūs darītu Rīgā, ja tieši velo infrastruktūra būtu jūsu pārziņā. Tātad satiksmes departamentā puspersonas vietā ar šiem jautājumiem nodarbosies 3, plus Rīgas domas ierēģņu pārsēdināšanu uz velosipēdiem ļoti ātri novedīs pie tā, ka Rīgā taps velo infrastruktūra ātriem soļiem virzīsies uz priekšu. Tā bija 3. Jā, mums ir komplekss risinājums samazināt, ko var izdarīt bez ļoti lieliem naudas līdzekļiem, samazināt automobīļu stāvēšanu un iebraukšanu, jā, atskaitot tikai šos maģistrālās plūsmus. Likvidēsiet autostāvvietas? Vēsturiskā centrā iebraukt ar dažādiem veidiem, jā. Mēs stāvam brauc, tātad sistēmu mēs gribam veicināt, lai atbrauc atstāja mašīnu. Tad tas nozīmē kaut kur no Pērnavas loka, tas varētu būt līdz Vecrīgai šis rajonus. Nav nekāda vajadzība tur braukt iekšā ar automašīnu atbrīvojot. Un otrs, tad es teicu, visas ielas līdzvērtīgas padarīt, arī ieskatot to pašu Dzirnavielu, kuru, piemēram, viena ielas būs izmantot šīm vajadzībām, ja tur nav tev gājies pats dzīvot Dzirnavielā, starp citu, Krišbaronu. Un trešais, kā es teicu, pilnībā kaut vai tik elementāras lietas sakārtot, kā jau te teica, jā, tad stāvvietas, lai var pieslēgt rāmi visās vietās, un elementāri, lai no katras ielas, katrā krustojumā var nobraukt, jā, un uzbraukt, nomainot kaut vai to augsto bruģekmēm. Paldies, Drošs veloceliņu tīkls, kas pārklāja visu pilsētas centru. Veloceliņu vai velojoslu? Velojoslu, nevis veloceliņu, tieši tā, velojoslu tīkls. Pirmais, otrais. Pilsētas domei ir apzināti jāveicina, lai ir arvien vairāk un vairāk šie riteņbraucēji, nevis kaut kā jāmēģina viņi ierobežot, kas nozīmē, automašīnām būs jāpieraujās. Un trešā lieta ir drošas velo novietnes, tā skaitā iespēja atstāt velosipēdu uz visu dienu cilvēkam, kas ir ieradies pilsētā no kādas, nomalas vai citurienes ar mašīnu. Paldies. Amerika kungs, lūdzu. To, ko teicu sākumā, pirmais jauna veloceliņi, jau minēju, kuri, otrais velojoslas, trešais pa visu Rīgu šīs velostāvvietas, jeb tās vietas, kur velosipēdu droši var atstāt. Paldies, Amerika kungs. Liels paldies jums, ka jūs atnācāt. Jūs izstāstījāt ļoti labas lietas, mēs to visu nofiksējām, nofilmējām, saglabāsim un atgādināsim. Paldies jums! Paldies, ka klausījāties! Paldies.